Sveiciens visiem medniekiem. Atkal jauna sezona mums ir klāt. Un sākšās stirnāžu medības. Un, protams, tā kā mēs mežā saimniekojam, nevis cenšamies tur šaudīt pa kreisi, pa labi, viss, kas tur kustās, tad, protams, sakarā to, ko viņas 1. jūnijā mums sākās, vajadzētu medīt līdz riesta beigām tikai selektīvos stirnāžus, vai ne? Tas ir šādi, viņi var būt arī ar pūkainiem ragiem, un arī pats galvenais akcents jāliek uz pamatņu resnumu, vai ne? Te jūs redzat, ka šim pūkainējam ir super tievas pamatnes, šim jau arī ļoti tievas, arī viņš ļoti īsti tie radziņi pusauss garumā. Šitam bišķi resnāks, bet atkal neparproporcionāls, viens ir bišķi īsāks, viens garāks. Un tas nozīmē, ka auss garums šeit augšā ir, tas nozīmē, ka viņš ir pusauss garumā. Tādus āzīšus visus vajadzētu medīt viennozīmīgi ārā līdz riesta beigām. Un riesta beigās tad mēs varam pievērst uzmanību tādiem dižākajiem māzīšiem, vai ne jau. Un tādā veidā mēs to populāciju arī kopjam un saglabājam vienmēr labāko genotipu, kāds mūsu medību saimniecībā ir. Ja viņš ir tāds pavisam švakars, tad, protams, tad vajadzētu pat 2 gadus medīt tikai šādus dzīvniekus, vai ne, vai pat 3 medību sezonas, vai ne, un tad, protams, vislabākie īpaņi būs palikuši un uzlabojuši to medību mūsu saimniecību, un tad varēs redzēt, pēc 2-3 sezonām uzreiz būs pavisam cits skats uz to, kas mums tajā mežā ir, vai ne, un tādā ziņā, tad veiksmīgi jums medību sezonu un vislabākajiem novēlējumiem tieši jums. Sveiciens visiem medniekiem, ir atkal jauna sezona sāksies stirnāžiem, un viena no svarīgākajām lietām, ka viņi mūs sākās 1. jūnijā, lietuvieši sāk medīt 1. maijā, un poļi medī, piemēram, medīja viņus no 15. māja. Tātad mēs dotā momentā atdosim godu, iedosim viņam pēdējo maltīti, uzliksim arī uz šāvienu vietas, lai tā zulīdāk būtu. Un svarīgi būtu tā, ka mēs medījam no tā 1. jūnija zemes kvalitātes dzīvnieks, kā šis ir, piemēram. Tas skaidrs, ka viņš ir tēviņš, vai ne? Un pēc riesta sākam medīt ar lielos dzīvniekus. Nevis tā, ka mēs esam dikti nogaidījušies un, varētu teikt, pat nogribējušies un metamies iekšā medībās un medījam lielos, un pēc tam riestā šādi brīnuma dzīvnieki tur taisa bērniņus un tā brīnās, ka tā mūsu saimniecība iet uz grunti. Tāpēc mediet maksimāli pareizi un ar vislabākajiem novēliem tieši jums.